Bet šajā reizē par to, kādā veidā mēs varam saglabāt studiju kursu novērtējumu, studentu novērtējumu. Tātad vispirms izvēlamies to studiju kursu, kuru novērtējumu vēlamies saglabāt. Tātad šajā gadījumā tas būs piemēram šis te pats mūsu kopīgais. Esam nonākuši savā studiju kursā, dodamies uz iestatījumiem. Iestatījuma daļā vajadzētu ieraudzīt vietu ar nosaukumu vērtējumu zem kursa administrēšanas. Klikšķinam. Attiecīgi, šeit mums ir ļoti daudz dažādu iespēju, kā paraudzīties uz studiju kursu vērtējumiem, bet dotajā brīdī mums interesē saglabāt vērtējumus nākotnē, lai pēc gada, 2, 3 vai 4, ja students nāk ar kādu iebildumu, pretenziju, mums tas vērtējums būtu pieejams. Tas nozīmē to, ka šajā brīdī mēs šo rezultātu eksportējam. Eksportēt varam, protams, uz dažādiem failiem. Droši vien vispierastākais būtu Excel fails, tad Excel rēķina tabula šajā gadījumā, ko arī izvēlamies. Norādam to, ja esam veikuši kaut kādas atsauksmes, vai vēlamies vai nevēlamies šādas atsauksmes iekļaut šajā te rezultātā. Priekšlatīt rindas, tas laikam nebūtu tas būtiskākais. Decimālās zīmju skaits vērtējumu eksportā. Ja nevēlaties ļoti detalizēt, tādā gadījumā norādām 0, lai tiek aprēķināts vienkārši kāds ir gala rezultāts veselos skaitļos. Šajā vietā mēs varam atzīmēt, kurus tieši pārbaudījumus vēlamies iekļaut, visus, daļu. Tas atkarīgs no situācijas, un, kad esam izvēli paveikuši, dodamies uz iesniegtu. Attiecīgi Moodle sagatavo šajā brīdī Excel failu. Varam apmēram priekšstatīt, kā tā situācija izskatās, vai pareizās lietas esam izvēlējušies, pareizos uzdevumus, bet visādā ziņā beigās nospiežam podziņu, lai iepielādētu. Un rezultātā, kā mēs varam redzēt, šajā brīdī mums tiek sagatavots Excel fails, kurš tiek lejuplādēts jūsu datorā, kur pēc tam varat atvērt, apskatīties, vai tas ir tieši tas, ko vajadzēja. Ja ir kaut kādas kļūdas, atkārtoja procedūru vēl vienreizīt, kamēr iegūstiet tieši to, kas nepieciešams. Tad Excel failu noliekat savā arhīvā nākamajiem gadiem.